Sveicam tevi vienotajā uzņemšanā! Tas ir tikai viens klikšķis līdz studijām kādā no Latvijas labākajām augstskolām. Vienotā pieteikšanās norit 4 posmos. Pieteikšanās studijām sākas 12. jūlijā, bet pirms tam jau no 27. jūnija tev ir iespēja veidot savu pieteikumu studijām, lai to varētu iesniegt tad, kad sākas pieteikšanās studijām. Līdz 19. jūlija pēcpusdienai piesakies studijām portālā Latvija LV, ievadi informāciju par sevi, iegūto izglītību un izvēlies tevi interesējošās studiju programmas, sakārtojot tās vēlamajā secībā. Par pieteikšanos studijām tev būs jāmaksā 20 lati, un to iespējams izdarīt gan internetā, gan vēlāk, bankā vai augstskolu uzņemšanas punktos. Līdz pat pieteikuma apstiprināšanai tu vari papildināt un labot pieteikumā norādītos datus, taču neatliec pieteikuma apstiprināšanu uz pēdējo brīdi. Pieteikumi, kas līdz 19. jūlijam nav apstiprināti augstskolās klātienē, konkursā nepiedalās. Apstiprināšana ļaus izvairīties no kļūdām datu ievadē, vēlreiz pārliecinoties par iegūtajiem vērtējumiem un izvēlētajām studiju programmām. Dokumentu uzrādīšana augstskolās arī notiks no 12. līdz 19. jūlijam. Šajā laikā tev, līdz ņemot pasi, jebkurā no augstskolu uzņemšanas punktiem jāatnes uzrādīti izglītības dokumenti, atestāts, centralizēto eksāmenu certifikāti un citi dokumenti, kas norādīti pieteikumā. Tāpat šajā laikā, ja līdz tam nebūsi pieteicies studijām internetā, iespējams pieteikties studijām klātienē pie operatora. Visilgāk, līdz pat 19. jūlija pusnaktī, operatori darbosies Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes uzņemšanas naktī. Kad informācija apstiprināta augstskolās, saņemsi apliecinājumu par tavu pieteikšanos. Provizoriskajiem rezultātiem līdzi sekot vari e-pakalpojumā. Pirmās kārtas konkursa rezultāti būs zināmi jau 22. jūlijā. Tos varēs redzēt e-pakalpojumā, kā arī saņemt uz e-pastu un īsziņas veidā. Ja konkursa pirmajā kārtā esi ieguvis studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, līdz 27. jūlijam ierodies Banku augstskolā, Daugavpils Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, Latvijas Universitātē, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, Rēzeknes augstskolā, Ventspils augstskolā vai Liepājas Universitātē, lai noslēgtu līgumu. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā un Rīgas Tehniskajā universitātē līgumu slēgšana notiek augstskolu noteiktajos datumos. Ja esi ieguvis vietu, kas zemāka par pirmo prioritāti, vai neesi izturējis konkursu ne uz vienu prioritāti, no 25. līdz 27. jūlijam līdz 16. portālā Latvija LV aktivizē izvēli pieteikties otrajai kārtai, tā iegūstot vēl vienu iespēju uzlabot savu rezultātu. Apstiprināt savu dalību otrajā kārtā var arī klātienē, jebkurā no uzņemšanas punktiem. Būtiski atcerēties, ka otrās kārtas konkursā tu piedalīsies tikai tad, ja apstiprināsi savu dalību tālākā konkursā, neatkarīgi no tā, kādu vietu esi ieguvis pirmajā kārtā. Ja esi pārdomājis studēt, atsakies no dalības konkursa otrajā kārtā, aktivizējot izvēli atteikties no otrās kārtas. Konkursa otrā kārta notiks 27. jūlijā. Pēc tās saņemsi ziņu par uzņemšanas gala rezultātu, kurā studiju programmā esi ieguvis vietu. Ziņa tev atnāks arī tad, ja jau pēc pirmās kārtas konkursa būs ieguvis vietu pirmās prioritātes studiju programmā un pat noslēdzis līgumu. Ja pēc pirmās kārtas neesi noslēdzis līgumu, tad tas ir jāizdara augstskolas, kuras studiju programmā esi ieguvis vietu noteiktajos termiņos. Par darba laikiem interesējies augstskolu mājaslapās. Ja neesi ieguvis vietu nevienā studiju programmā, meklē informāciju par papildus uzņemšanu augstskolas studiju programmu brīvajās vietās. Precīzus uzņemšanas noteikumus un plašāku informāciju meklē augstskolu mājaslapās. Vienotā uzņemšana – tas būs tavs karstākais jūlijs!